jāpaskatās pa labi, pa kreisi. Parāda pagrieziens. Nu, te nenāk. Jādodas augšā. Nu, redz, cik mēs jauki braucam, tā kā profesionāļi. Es jaunākam dēlam, Sarmim, sacīju, nu, nopērc man, vai tā var dabūt veco žiguli kādu, nu, nopērc man mašinu pa 100 latiem, lai varu kartupeļus un saknes no tīruma atvest mājās. Un Sarmis sarunājies bija citiem ar māsām un brāli. Nu, kā tā mammai pa 100 latu pirksim? Nu, kā tad mammai pirksim? Nu, pirksim, nu, smukāk. Un tā es tiku pie mašinas, tiesības nav. Un tad, nu, biju spiesta iet tālāk un tālāk atkal visu darīt. Viņa teica tā, savā vecumā, tagad es gribu nokārtot tiesības, un es esmu mācījusies tiesības pilnīgi no kaut kādas vecas grāmatas, un autoinspektors ir teicis, kad ir jāgriežas bibliotekā, un šie testi ir internetu versijā, un kad ir jāmācās pavisam jaunā versija. Un tad viņa teica, nu tad arī rādi, kur tā versija ir. Protams, es arī domāju, nu kur tad var būt? Nu, protams, CSDD mājaslapā. Es jau nezināju, kad bibliotekā ir dators. Un dators ir par velti. Un tā man meitenes bija abas divas ļoti vadītāja un palīdze, ļoti laipnas. Un tā es citreiz 4 stundas, citreiz pat visu dienu. Aizgāju tikai nelielā atpūtā tikai, un atkal nācu, un tā es 3 nedēļu laikā es to panācu. Griezīsimies pa labi, brauksim uz Mikužu saiešanas namu uz vēsturisku celtni. Pagriezienu parādīju, tā kā braucu pa savu labo pusīti. Braucām uz turieni, pārslēgšu 3. ātrumiņā. Nu, lūk, tam ir jāpagaida. Ne, viņš tomēr griežas. Un tā ir citreiz kad izlec šitādi laukā. Tad ir visvairāk šausmīgi baila. Vairāk kā 10 gadus, 13 vai 14 gadu es esmu te vadītāja. Un es nāku arī no rīta 3-4 stundas ātrāk par citiem, nāku sakārtot, un šodien jau te ir augsti, bet tad jau ir šī krāsniņa, un tad jau mums ir te silti un patīkami. Man bērni sacīja, mēs pērkām mamma jaunu datoru. Vai tu negribi veco? Nē, es esmu cukurslimnieks, nedod man datoru. Man dators nebūs vajadzīgs nekad. Bet tagad man pienāca tā reize, kad nekad dzīvē vairs nesaki nekad. Ja viņa savā vecumā var apgūt visas jaunās tehnoloģijas, viņa var arī iegūt šoferu tiesības, jā. Es domāju, ka tas ir viņas sasniegums, un mēs esam arī priecīgas, ka esam varējušas viņai palīdzēt.